Nameja kausa izcīņas 5. nedēļa ir noslēgusies. Šonadēļ notikušas 26 spēles un dažas no tām paliks atmiņā uz ilgiem laikiem. Wolf komanda. Wolf. 8 uzvaras pēc kārtas. Tas, ka viņi pārvarēs ceturdaļfinālu ar 4-0, nebija liels pārsteigums, bet neviens negaidīja, ka arī pusfinālā viņi nezaudēs ne reizi. Un 19. marta spēlējies vēsturē kā Trimenta traktoru komandas drūmākā diena – 0-9 kapitulācija pret Wolf. Pie šāda rezultāta komentāri ir lieka. Pusi no Wolf metieniem nonāca Trimenta traktoru vārtu tīklā. Cinkam hat-triks. Tiku noteikti gribu. Un te jau viņam bija lieliski iespēja, bet to... Mintikam 1+3. Un tie ir vārti! Viss vienkārši bija par labu Wolf. Un ar skaļu pieteikumu viņi ir pirmie zināmie Nameja kausa finālisti. Apsveicam Wolfus! Jau nedēļas sākumā Marels Būve bija 2-0 vadībā, tad Pro Latio ir izpildījuši nedēļas mērķi uz visiem 100%. Viņi ir panākuši 2-2 izlīdzinājumu sērijā. Pirmajā spēlē Pro Latio ar 4-1 pieveic Marels Būve. Pirmie vārti nāk no Rudolfa Prūša nūjas, otrie no Jorena Grauda. Marels Būve spēja panākt 1-2, bet tas arī tikai piedod uguni Pro Latio, kas noslēdz spēli ar 4-1. Pēc 3 dienām komandas tiekas atkārtot. Šoreiz Pro Latio bija smēlušies iedvesmu no Wolf un iemet 9 ripas Marels Būve vārtos. Brutāli, skarbi un noteikti negaidīti. Grūti iedomāties, kādas sarunas notika Marels Būve ģērbtuvē pēc šādas spēles. Ko, 9-1 mājniekiem pa labu? Marels Būve komandai ir arī otrais sastāvs, kas spēlē E2 divīzijā. Tur viņi cīnās pret E2 čempioniem Krauzers Talsa komandu. Ar sauso 2-0 uzvaru Marels Būve izlīdzina sērijas rezultātu. Viņi spēja gūt pirmos vārtus pašā spēles sākumā. Un pēc tam atlika tikai perfekti nospēlēt aizsardzībā. Krauzers Tals savā mājas halē spēja atbildēt ar sauso uzvaru 4-0. Uzvaru, kura faniem bija iespējams mest cepures pie Jāņa Svītiņa 3. vārtiem. Šie 3 punkti nostiprināja viņu pirmajā vietā pie līderiem. Tajā pašā dienā spēlē arī Rota Melior celtnieks un AS Wolves komanda. Un arī Rotā mājas halas enerģija deva visu spēku, lai izcīnītu otro uzvaru pusfināla sērijā. Šobrīd šim pārim nospēlēts 4 spēles, un kādam no viņiem atliek uzvarēt vairs tikai 2 reizes, lai nonāktu E2 finālā. Atcerieties, pirms 2 nedēļām Taurus bija ar 0-2 sērijas vadībā. Tā jau ir pagātne. OLB ir guvuši 3 uzvaras pēc kārtas, 2 no tām izcīnīja šonedēļ. Pirmdienā Daugavā viņi ar 2 vārtu vadību uzsāka 3. periodu. Taurus guva 1 vārts un cerībā gūt vēl 1 noņēma vārtsargu, taču OLB tas deva iespēju iemest tukšos, lai izlīdzinātu sēriju. Atbildes spēlē Taurus pirmie gūst vārtus 1. perioda beigās, un Ogres ledus brāļi izlīdzina rezultātu 2. perioda izskaņā. Sagaidām bulīšus veidu, kā Taurus uzvarēja pirmās 2 spēles, taču šoreiz Merhels nosargā visus 3 mēģinājumus, un OLB Jānis Bērziņš iemet pēc spēles bulīti. 2 varianti. Vai nu Taurus izlīdzina sēriju, mums ir Game 7, vai arī fināls notiks Ogrē. To mēs uzzināsim jau nākošu nedēļu. Otrais pāris – Rupuči un Unimars. Rupuči ar 9-2 sagrauj Unimars komandu. 41 metiens vārtu rāmī. Rupučiem katrai maiņai pa punktiem, vienkārši bez variantiem. Lai arī ir dzirdēti visādi veiksmes stāsti par atspēlēšanos arī no 0-3 sērijām, Unimars neredzēja jēgu turpināt playoff pie 0-2, paceļot balto karogu un pieņem 2 tehniskos zaudējumus savā kontā, kas nozīmē, ka Rupuči ir pirmie E3 finālisti. Tā bieži nenotiek, taču mēs esam entuziasti.
D4 divīzijā 20. marta vakars bija svarīgākais visā sezonā. 2 pāri bija aizspēlējušies līdz Game 5. Vispārsteidzošākais bija Pafmet mēģinājums iekļūt pusfinālā. 5. tikšanās notiek ar piesardzību un ar augstu adrenalīnu. Un pati kulminācija 0-0 pamatlaikā un bullīši, kuros Kristaps Krūzē nosargā visus mēģinājumus un komandas menedžers Kristiāns Drēlings pieliek punktu sērijai. Visu cieņu pretiniekiem. Santeko komanda principā play-off uzsāka pie bezizejas situācijas. Viņi bija vieni no pirmajiem, kas saņēma 2 sitienus play-off tabulā, un viņi ir vieni no retajiem, kas realizēja atspēlēšanos no 0-2 sērijā. 5. spēlē Santeko ar skaistiem 4 vārtu gūmēm parāda savu pārākumu pret Garkalnes Patriotiem. Šī noteikti nebija viegla sērija, taču tagad būs vēl grūtāk jābrauc uz Tukumu un jācīnās pret sīvajiem Tukuma brāļiem. E5 pusfināli iesāka Ārta Ābola un Ķengraks. Kristaps Šulcs izvirza Ābols vadībā pirmajā periodā, taču drīz Ķengraks iegūst vairākumu iespējas un realizē to pirmajā uzbrukumā. Bullīšos spēlētājs, kas jau bija piedalījies vārtu gūmā, ir vienīgais, kas gūst vārtus. Jānis Burmeistars pārspēja Askoldu Molotoku un atnes pirmo no 3 vajadzīgajām uzvarām Ārta Āboliem. Otrs play-off zars – Hokeja klubs Zvaigznes pret Hokeja klubu Šamans. Jā, par šo spēles varētu vārīties kāds 5 minūtes, bet domāju, ka šoreiz jāizceļ pēcspēles soda metieni, kur kopā tika mesti 18 reizes. Tas nav rekords, bet tas ir daudz. Tas tiešām ir brīdis, kad vajadzīgas nervu zāles. Pirmie 5 metrieni katrai komandai tiek nosargāti, tad Šamans gūst pirmos vārtus un Zvaigznes izdara to pašu. Tad atkal bez rezultāta. Tad atkal Aleksandrovs un Prāvs pakutina komandas biedru nervus, jo viņiem katram tiek dota iespēja uz 2 metieniem. Aleksandrovs realizē abus, kamēr Prāvs tikai vienu, un tas atnes Šamans pirmo uzvaru pusfinālā. E6 divīzija Ūsiņš turpina savu play-off dominants. 20 dienu laikā viņi ir izcīnījuši 5 uzvaras, un šobrīd ir tikai 1 uzvaras attālumā no fināla. Pirmā tikšanās Ūsiņam un Haoss notiek tikai ar 1 vārtu gūmu, kur Tomas Plūme pārspēja ogrēniešu vārtsargu. Ričards Rozentāls paliek sausā. Atbildes spēlē Haoss pirmo reizi gūst vārtus, taču Ūsiņš ar 3 realizētiem uzbrukumiem izcīna jau 2. uzvaru pār Haoss komandu. Tukuma brāļi 2 uzsāk pusfinālu mājās. Viņiem uz Priedainas pirmajiem gūtajiem vārtiem izdevās atbildēt ar 4 vārtiem, no kuriem 3 tika gūti mazākumā. Pirmais solis uz finālu ir spērts. E7 pusfināls ir iesācies bez liekiem pārsteigumiem, pa 2 uzvarām katrai no favorītu vienībām. Kargo servises komandai un Urieks Pingvīniem tikšanās notiek vien ar 24 stundu starpību. Abās Kargo servises komandi ir spējuši būt precīzāki, ātrāki un labāki. Bet mēs taču visi esam redzējuši video ar Urieks Pingvīnu treneri. Viņi nepadosies un viņi neapstāsies. Urieks tieši ir laiks sagādāt pārsteigumu. Aizvuls E7 ir 2 reizes spēkojušies pret Varan komandu. Pirmajā mačā Aizvuls šķietami bez problēmām sagādā savu 5 vārtu gūmus, kamēr ielaiž tikai 1. Atbildes spēlē viņiem nācās 2 reizes izlīdzināt rezultātu, ko arī izdarīja. Izlīdzinošos vārtus un uzvaras bullīti guva Royce Skrebels, kas ir viens no E7 statistikas līderiem. E8 divīzijā varētu teikt, ka pārsteigums ir sarūpējuši Hokeja klubs Viking, jo viņi ir nonākuši 1 uzvaras attālumā no E8 finālā. Šonedēļ 2. spēlē pret Ķekavu Viking gan 1, gan 2 periodu noslēdz ar gūtiem vārtiem, un 3. periodā spēja noturēt rezultātu pārsvaru, noslēdzot spēli ar 3-2. Līdz šim uzvars bija izcīnījuši tikai mājnieki, tad Vikings salauž šo notikumu secību un spēja ar 3-1 pieveikt Ķekavu arī viņu mājas hallē Akropolē.
Otrā E8 zarā Vēla Kalpa, lai arī pagājušajā nedēļā paklūpa pirmajā spēlē, tomēr otro un trešo maču spēja pārvērst sev par labu. Zīmīgi ir tas, ka Vēla Kalpiem abās šīs spēlēs nācās atspēlēties, jo Ice Wolves bija pirmie, kas guva vārtus. Vēla Kalpiem vajag vēl vienu tādu pašu spēli, lai iekļūtu finālā. Un izvirzes sērijā vadībā 2-1. E9 divīzijā šīs nedēļas sākumā bija noskaidrots vēl viens pusfinālists. Lielupa juniors un Regrants bija vajadzīgi 5. spēle viņa ceturtdaļfinālā, un tā notika 19. martā. Regrants pirmie atklāja rezultātu, kontrolē spēles gaitu un šķietam bija jau aizdomājušies par pusfinālu, kamēr Matīs Spunda izlīdzina rezultātu, un drīz pēc tam Uldis Dreimans panāk 1-2 par labu Lielupei. Trešā ripa lidoja jau Regrants vārtos bez vārtsarga. Pēc tam tika atlikt paspiest roku un pateikt paldies par sēriju. E9 pusfinālisti Patriot 3 un Ķekava 2 tikušies pirmo reizi piekdienas vakarā. Šoreiz mājas sienas un skaļie fanu atbalsts palīdz Patriotiem izcīnīt pirmo no 3 vajadzīgajām pusfinālu uzvarām. Un uzvara nebija no vienkāršākajām. Viņiem bija jāatspēlēs no 0-2, un viņi to izdarīja 3 minūšu laikā pēc Ķekavas otrajiem gūtajiem vārtiem. Drīz pēc tam jau panāca 3-2, un 4. vārti jau bija likumsakarīgi. Jāsaka, ka šim pārim noteikti nebūs garlaicīgi, jo atbalsts netrūks gan klātienē, gan tiešraides komentāru sadaļā. 3-2 pret Ķekava 2 komandu. Paldies visiem skatītājiem par jušanu līdzi. Šogad Namejā kausa izcīņa ir sasniegusi daudzu cilvēku sirds, un jau nevaram sagaidīt nākamo nedēļu.